Entuziastu Off-Ice podcasts. Čau visiem entuziastiem, kas mūs skatās gan Latvijā, gan ārzemēs. Mēs esam atgriezušies atpakaļ bunkurā, mūsu studijā. Ar mani kopā ir Haralds Apins. Un ar mani Emīls Rudzīts. Un tā tas būs šajā podkastā. Visu laiku. Visu laiku. Tā kā, principā, šajā brīdī jūs varat jau arī slēgt ārā. Jā, pēc mūsu studijas, sezonas atklāšanas studijas, man šķiet, ka mums ļoti labi gāja. Mēs savācam daudz laiku tiktu kā. Jā, es Haraldam saku, klausies, Haralds domāju, ka varbūt vajag uztaisīt podkāstu. Es saku, Emīl, tev ir pilnīgi taisnība, es arī tā domāju. Acīm redzot, cilvēki jautā podkāstu. Jā, vienīgais tas, ka kameras ir tur, runājam mēs šitā, līdz ar to baigi jocīgi, jo cilvēki visu laiku skatīsies ālus, un man ir uztraukums, vai es viņas iztīrīsi. Ja jūs neredzat, bet kaut kā tā. Jā, mēs attīstīsimies, mēs liksim visu kaut ko klāt, bet tā kā šī ir pirmā sērija. Mēs ņemsim viesus. Jā, protams. Mēs nepateicām, kā saucās podcasts. Vispār arī, jā. Bet šito nevajag griezt. Podcasts saucās Off-Ice. Un Emīls šito pateica uzreiz pirmajā reizē. Un man radās asociācija. Un izrādās tas sakrit ar tavu vīziju. Kāpēc Off-Ice? Pirmkārt, tāpēc, ka es domāju, ka šim podkastam ir jābūt par mums pašiem entuziastiem. Nevis tieši par hokeju, bet par entuziastiem. Bet arī par hokeju. Bet arī par hokeju. Bet tā kā mēs esam nonākuši nost no ledus, tad tur arī ir tas entuziasts. Off-Ice. Off-Ice. Tā kā dāmas un kungi visu šo sezonu skatieties podcastu Off-Ice. Tieši tā. Kāda vispār mums ir plāns šim podkastam? Mērķis tāds. Es tev varu pateikt. Neapēst mikrofonu. To man pirmo ideju, ko es kāpēc. Zini kā, uzsākām mēs sezonu ar live streamu. Jep. Tagad mēs pārējām uz podcastu. Jep. Zini, ko varētu sezonas beigās izdarīt? Ņemot vērā, ka mums būs tūsiņš un kārtīga ballīte angārā. Jā. Mēs varētu uztaisīt live filmēšanu arī angārā. Live podcastu. Live podcastu. Un aicināt ik pa brītiņam kaut kādu izvēlēties pašu skaidrāko. Un no pūļa. Jā, no pūļa. Un ņemt viņus parunāties par emocijām. Bet noteikti, ka tur varētu Namekals ieguvējus un MVP. Jā. Un laist vienkārši podcastu, tur nezinu, 8 stundas. Un pēc tam nē, tik traki. Un tad apbalvot to cilvēku, kurš reāli viņu ir noskatījies. Bet par apbalvošanu runāt, man šķiet, ka mēs nonāksim tur, angārā. Mēs tur nonāksim. Man šķiet, ka mums arī vajadzēs Mika, mēs tur nonāksim? Jautājums tev, Mika. Raksta komentāros. Vai arī DMos. Viss pieņemams. DMs, tā kā direct messages. Ok, es sapratu, krut. Jā, man šķiet, ka mums vajadzētu apbalvot nevis tikai uzvarētājs, bet mēs varētu kā kārtīgi latvieši pasmieties ar sevi. Par sevi. Par sevi, ar citiem, par sevi. Un par sliktajiem. Jā, tāpēc man šķiet, ka mums vajadzētu jau, mēs tā varētu tā ieskicēt, ko mums vajadzētu. Mums vajadzētu, protams, labāko momentu. Jā. Kas ir visas sezonas labākais moments. Smieklīgu momentu. Vissmieklīgāko momentu. To man šķiet, ka tādu kuriozu sadaļu pat varētu sadalīt. Tur labākais kritiens, piemēram. Ķēngreks ar tumšo. Var vēl tumšais nevar, bet ķēngreks var aizmest no metra vēlreiz tukšiem vārtiem garām. To baigi grūti būs pārspēt. Tas ir tāds, jā, kaut kā. Tāda, man šķiet, ka tāda būtu baigi forša. Tieši skatītāju balsojums. Skatītāji iesūta. Tāpēc, tu jau zini, mēs varam momentus tagad sūtīt visi. Jā, Kristaram. Daram to aktīvi, lai mēs varētu pēc tam no tiem top, Kristari sagrieztajiem top video izvēlēties, kurš ir tas top moments. Un es domāju, ka to varētu tieši balsot skatītāji. Tikai skatītāji. Jo patiesībā realitātē jau tā par eksistenciāliem jautājumiem iet runa. Ļoti bieži redzēts ārzemēs, īpaši Nacionālā hokeja līgā, NBA un vēl kaut kur, kad
spēlētāji sāk uzstādīt kaut kādus, teiksim, tur noteikumus vai kaut kā vērsties dažās situācijās pret Amerikā īstenībā mazāk, Eiropā tas ir, jo Amerikā saprot, par ko iet runa, vērsties pret skatītāju. Un ļoti bieži sportisti aizmirst, ka izņemot skatītājus, viņi nafig nevienam nav vajadzīgi. Tie ir vienīgie, jo realitāte sports ir sācies no gladiātoru cīņām. Sportisti arēnā uzstājās priekš skatītājiem. Ja nav skatītāji, sportists nevienam nav vajadzīgs. Un tieši tāpat arī ar mums, kad viss tas, ko dara entuziastu hokeja līga, mēs to nedaram visu skatītājiem, mēs to daram spēlētājiem, tāpēc, ka arī tie ir mūsu skatītāji, jo mēs esam entuziasti, nevis profesionāli sportisti, mums nevis par to nemaksā, tāpēc tas viss ir par un ap skatītājiem. Tieši tā. Par neprofesionālo amatieru sportu vispār runāju nesen ar vienu no elites spēlētājiem. Un viņš teica, ka es tā aizbraucu uz Valmieru un domāju, ka hoķiju uzspēlēsim sezonas pirmajā spēlē. Kā mūs sagaidīja. Vai ne? Es pats Valmierā nebiju, bet es skatos, ka tās atklāšanas spēles, tādas šovus uztaisīt, tas ir baigi forši. Jā, lūdzam, un to aizsāk backshoti, starp citu. Jā. Nevajag viņus noneicināt. Un kā redzīja, tas skaidrs. Un redz, ka backshot ir iedvesmojoši. Es pieņemu, ka arī Valmiera viņi more or less ir iedvesmojoši, jo viņi bija kā pirmie, pēc tam pārējie nāca, no pirmajiem redzamajiem, jo tā ir augstākā divīzija, to skatās vairāk. Mums ļoti daudz bija 8. 9. divīzijā ir komandas, kuras nes entertainment un aktīvs sociportālos un patriota, ka Dievs to dara, es nezinu, cik ilgi jau. Jā, viņi tur mazāk ar viģikiem ņemās, bet jā, tieši Tērvets backshots bija tie, kas ienes to tādu baigo hype visā tajā pasaulē. Mēs taču YouTube valodā varam runāt, vai ne? Jā, tur nav par ko uztraukties. Ja? Piedodiet, hokejs ir hokejs. Un redz, un šogad arī Ogres Smešari arī intervijā uzreiz arī pateica, ka backshot bija viņiem iedvesma, un viņi 6 mēnešu laikā izveidoja komandu. Un nezinot to, kā viņiem un kur viņiem, kas kā viņiem ies, ja? Viņi šobrīd nospēlēja 4 spēles, viņi saka, Džek, mēs varam cīnīties par kausu. Smešarīs jūs var apbēdināt. Komandas, kas vasarā trenējās, vienmēr baigi labi spēlē septembri un oktobri, bet jau uz novembra beigām un decembri arī pārējās komandas iegūst tuvu tai optimālai formai, un tad sāk spēlēt, cik ilgi tā komanda ir kopā un pieredze un tā savstarpējā ķīmija. Tā kā visi tie, kas vasarā cītīgi trenējušies, vāciet punktus līdz novembrim. Tie jums ļoti noderēs play-offam, jo pēc tam tas līmenis izlīdzinās. Tā ir statistika, 15 sezonu. Tīrs Excels. Un tu zini, ka dabu un Excel piečakrēt nevar. Absolūti ne. Mums nevajag aicināt viesi? Jā, mums vajag. Kā jūs redzat, mums ir tukšs mikrofons, tukša vieta, bet vēl pirms tā vieta aizpildās. Harald, mēs te tomēr esam atnākuši pajautāt, kas ir hokejisti, ko viņi dara ārpus hokeja. Kā tu nonāci līdz hokejam un ko tu dari ikdienā? Tiem, kas to nezina. Man vispār hokeju es esmu skatījies tik, cik es sev atceros. Paldies par to manam tētim un vectēvam. Tas bija vecies Rīgas Dināmo un tad pats es baigi izpildīšu, bet es ātri. Vispār man realitātē to hokeja mīlestību ienes Rīgas Sporta pils, kur bija kurioza situācija, kur manam tētim viņš bija tajā laikā 17. jūnijā tagadējā Stabradzē ekspedīcijas daļas vadītājs, un viņam bija čoms, tāds Andris, un viņam bija toreiz, lai dabūtu Rīgas Dināmo biļetes vai abonementu, tas nebija iespējams, tas bija baigais kosmos, vai tur caur rokām melnajā tirgu, blablabla. Un Andrim ar viņa tēti savukārt bija šis abonements uz sezonu. Un viņa tēti ielika uz ilgu laiku slimnīcā, un viņam vairs nebija ar ko iet uz hokeju. Un viņš bija atnācis pie un viņš nesen bija, tajā laikā, padomju laikā, visi veči koda briesmīgi. Viņš bija tur vai nokudējies, vai atmetis, vai vēl kaut ko, un viņš teica, Ilgar, klausies, es nevaru nevienu no večiem aicināt uz hoķi līdzi, es atsākšu kost. Viņš saka, dod man savu puiku, mēs iesim uz Rīgas Dināmo spēlēm. Ilgars teica,
Ja. Es jautājums. Nu, tā es iepazinos ar hokeju. Un kopš tā laika es esmu slims ar hokeju. Un uz slidām pirmoreiz mūžā es uzkāpu 35 gadu vecumā, tad, kad sāka organizēties hokeja klubs Pīlis. Wow, šitais ir interesanti. Ja, nekad. Es biju kaut kad Mārupē uz dīķa kāpis, tāpēc, bet es nemācīju slidot neko, un tad Evita Krievāna bija pirmā mums slidošanas skolotāja visām Pīlēm. Tas vienkārši bija kaut kas traģisks. Es atceros Volvo, kā tas izskatījās. Tur jāpaprasa viņai, kā tas izskatījās no malas, tas bija briesmīgi. Un tad tas viss arī dzima, bet, zin kā, 473. reizi, kā piedzima EHL, es nestāstīšu. Tas ir, ja cilvēks interesēs, man liekas, viņi pat Google var ierakstīt, kā radās EHL, un tu atradīsi tur 40 video, kuros mēs to stāstam. Ārpus hokeja es esmu, man liekas, labs vīrs, tētis, mākslinieks. Un, principā, hokejs kaut kādā mērā ir arī mans darbs, hobijs, sirdslieta, viss kopā. Biju kādreiz Dinamo galvenais mākslinieks, esmu bijis pasaules čempionātam hokejā galvenais mākslinieks, strādāju ar Latvijas hokeja izlasi, taisu dizainus, formas, pusi entuziastu, kādu pusi, 70% entuziastu esmu apģērbis, ne tikai Latvijā, arī Eiropā. Man patīk tas, ko es daru. Un ja mans darbs man sagādā baudu un arī vēl nopelna man kaut kādu maizi, kas var būt labāks par šo? Tikai izņemt lasi no leduskapa, ka tev nekā nav. Un es domāju, ka mums ir jānoskaidro, jānostāda viens jautājums, ko mēs uzdodam katram mūsu viesim. Un es tos tagad arī gribu uzdot tev. Es neesmu viesis, bet labi. Bet es tev uzdošu. Jā. Ko tava sieva saka par to, ka tu tik daudz vakars pavadi EHL-ā? Viņa nebija priecīga sākumā, bet viņa baigā ātri saprata, ka tā ir cīņa ar veidzernavām. Viņa arī nekad nav baigi protestējusi vai kaut ko bubinājusi, jo viņa kādreiz, kad strādāja milzu farmācijas uzņēmumos, viņai bija baigi agri jābūt darbā, un viņa arī baigi vēl nāca mājās un ātri gāja gulēt, un līdz ar to man tie, sākot no tiem 9 līdz 11, bija ok, tā, ka mēs kaut kāds seriāls neskatījāmies. Bet, sievas nav priecīgas līdz brīdim, kad viņas to pieņem par dzīves sastāvdaļu un realitāti. Un tad, kad tu saproti, ka tā vienkārši ir, tur neko nevar izdarīt. Bet tā jau ir tā, ka ir mūsu problēma, kā mēs šos parādus atdodam. Teiksim, kaut kādās brīvdienās, vasarās vai vēl kaut kur, tu nevari likt ģimeni zemāk par hokeju. Tas nav pareizi. To pat profesionāli hokejs nedara. Dara, bet nedara. Bet kas tev ir hokejs? Darbs. Jā, tas man ir darbs. Es neesmu bijis nekad liels sporta entuziasts, bet hokejs ir bijis viens no tiem sportiem, kurus vismaz skatījos Latvijas izlases spēles. Es uzaugu uz ūdens, es noburāju 10 gadus no savas dzīves. Tas ir absolūti individuāls sporta veids. Bet tas joprojām ir sports. Jā, bet tas ir individuālais sports, tas nav nekāds komandas gars, tik ļoti, tev ir kaut kāds savs klubs, ar kuriem tu kopā trenējies, tu brauc sacensībām, tu dzīvo kopā, bet tas ir, tas beigās tāpat jūs esat sāncenši, kad noskan svilpi, starts aiziet. Bet darbs entuziastu hokeja līgā, man ir tādu domu ielicis, ka varbūt vajadzētu pamēģināt. Tev ir viss iespējas, mums šobrīd ir 10. divīzija, un tur ir sākot no džekiem, kas ir vecuma dēļ tur nokļuvuši vai kaut kādu citu dēļ. Teiksim, ir spēlētāji EHL-ā, kurus tu redzi cauri, teiksim, gadiem. Un tu saproti, ka tā ir realitāte. Viņam nav dots spēlēt hokeju. Viņš joprojām nāk un spēlē hokeju.
viņš neatbirst, un viņš neatmetās, un nelec nost, jo viņam patīk tas komandas tus, ja, tas gars iekšā komandas, jo tas nav noslēpums, kad arī tā ir statistika 15 sezonu laikā. Kāda ir tava ģērtuve, kāds ir tavs soliņš, tāda ir tava spēle laukumā. Tas ir viens no pašiem svarīgākiem. Ne par velti pie tā Nacionālā hokeja līgā. Tur strādā vesels komandas uz to, lai uzturētu komandā labu garu. Tagad es to zinu, varu stāstīt. Kādreiz mēs atvilksim to tur man meitas krustēvu amerikāni. Arī uz šito podcastu, un tad jau viņš, tam arī ir verbālā caureja. Un saprāt, viņam pēc 3 gadiem ir sācies tāds, bet pie mums Amerikā. Ja? Te jums ir šitā, bet pie mums te Amerikā. Rapa, mēs tev arī vilksim uz podcastu, tā kā tev jānāk būs līdzi. Entuziastu Off-Ice podcasts. Ja es tev nepārtraucu, tu man nepārtrauc, saucam šurp mums pirmo viesi, viņš mums ir īpašs, viņš ir īpašs man, viņš ir īpašs entuziastu hokeja līgai, un tas vispār ir baigi īpašs cilvēks, dāmas un kungi, Kristiāns Markevits. Sveicināti. Čau, Bračka. Sveicināti. Čau. Kāpēc mēs uzaicinājām Remiju pirmo Kristiānu, kuram, es nezinu, cilvēki zina tavu iesauku? Gan jau zinu. Viņam jāzina viņu? Palielam, kas jo man ik pa brīdiem izspruks kiss. Ja? Jo tas arī tā kā... Tie, kas nezināja. Jā, tie, kas nezināja. Un tāpēc, ka Kristiāns Markevits ir tāds ritīgs spēlēkais kardināls entuziastu hokeja līgā, viņš maz kur parādās publiski, bet viņš dara vienu no pašiem svarīgākajiem un atbildīgākajiem darbiem, kā arī es lepojos, ka tas ir mans skolnieks, ja, jo viņš pirms vēl 3-4 gadiem pēc kaut kādiem ēpastiem un komunikācijām ar komandām ik pa brītiem, tagad to var teikt, tas jau nav noslēpums, vairāk, Hari, kā tu šitā, tik krūti tu atbildēji, vēl kaut kas, tā, ka neko pielikt, neko atņemt, tad es jums varu pateikt, šobrīd viņš to visu dara pats. Viņš visu zina, viņš visu māk, viņš visu redz, un tas ir cilvēks, kurš visu savu mūžu palielam ir hokejā. Palielam, jā. Cik no jau pašas bērnības līdz šodienai. Kā tu iepriekš teici, atbildēt komandām, tā jau ir māksla, jau arī. Tev ir jābūt solīdam ar kādiem argumentiem, jāpaskaidro, kāpēc tā, kāpēc ne tā. Un, ne jau vienkārši, kā saka, pasūtīt 3 mājas tālāk. Nē, tas mums bija... Vislabākais atvainojas, ka pārdaudzis, kad mēs jau arī strādājam kā advokāti. Mēs strādājam kā advokāti. Tas ir tas, ko man liekas, ka šī ir tā tēma, kur Emīls piekritīs, ka tā ir viena no tām lietām, kas visvairāk interesē komandas, kā un kāpēc un kā mēs atlasam, kurš var spēlēt, kurš nevar. Jo ļoti bieži es dzirdēju no random spēlētājiem, nevis random, bet, tur otrās maiņas aizsargs prasa, bet klausies, kur tāds pats čalis labāks par mani, kāpēc viņš tajā komandā var spēlēt, un es tajā komandā, it kā nevaru spēlēt. Un tie ir loģiski jautājumi, un ir dažiem GM-iem ir fuj, ka jūs to neizstāstat līdz galam. Kur Kristiāns iesāk stāstīt par to, kad par tiem advokātiem. Mēs nekad neapstiprinām arī uz pārbaudas laiku, ļoti retos gadījumos apstiprinām spēlētājus uz pārbaudas laiku, precīzāk neapstiprinām. To spēlētājus, kurus mēs nevaram tā kā attaisnot pret jautājumu no pārējiem GM-iem, un mums nav noslēpums, kad mums ir GM, kas seko līdz pilnībā visiem komandu. Bet tas ir ļoti labi. Tas ir labi, arī jā, viņi mums palīdz. Palīdzējuši, kur mēs varbūt kaut ko palaižam garām, jo mēs jau zinām visi tās komandas katru gadu aug, spēlētāji paliek vairāk, un mēs jau arī esam tikai cilvēki. Šeit es citēšu Vikingu GM-u Freimani. To viņš par Vikingiem saka, mēs Vikingus veidojam kopā. Un tieši tāpat ir ar entuziastu hokeja līgu, mēs viņu veidojam kopā. Un tas stāsta par to, ka kāpēc mēs neļaujam, teiksim, Emīlam spēlēt tur
Labi, Emīlam, nē, tu esi iesācējis, bet Markevicam, piemēram, 7. divīzijā, Štruns par Eldu prospektu ierakstu, tagad tas tur bez variantiem. Vienkārši, ja mums nav paskaidrojums, kāpēc mēs esam pieļāvuši šādu spēlētāju spēlēšanu šajā divīzijā, mēs strādājam kā advokāti tai komandai vai tam spēlētājiem, par kuru rodās jautājumi. Un ja advokātam nav man nav argumentu, kā atbildēt, mēs vienkārši neapstiprinām šādus spēlētājus. Tieši tik vienkārši. Un pats svarīgākais arī, ko man ir daudz pateikuši, arī paldies par to, ka pieņemsim, mēs arī mākam atzīt tās kļūdas. Esam kaut kur izdarījuši, mēs centīsimies vairāk tādas kļūdas neatkārtot. Šis arī pa tiem grābekļiem nekāpt vairāk, lai nav abas atzīmes. Un man šobrīd Kristiāns 100% piekritīs. Mīļie draugi, mēs ar Markevicu esam kļūdījušies pagātnē, kļūdamies un kļūdīsimies arī nākotnē. Svarīgākais ir 2 reizes neatkārtot vienu to pašu kļūdu. No kļūdām mācot. Primāri mēs mācāmies no svešām kļūdām un sliktā gadījumā no savām kļūdām. Bet kļūdas būs un kļūdas. Jo ar to atšķirās, teiksim, no profesionāliem sporta veidiem mūsējais darbs. Ja, kad profesionālā komandā man vispār liekas, kas tur ko... Tev ir kontakti, tev ir vēl kaut kādas lietas, tu jebkuru spēlētāju var apstiprināt. Mums tur ir jāveic asins analīze, urīna analīze, vānciens, kas jādala pa 10 divīzijām līmeņos. Tas ir reāls darbs. Un nekad nebūs tāds nolikums, kur mēs visu vienmēr aprakstīsim. Kaut kur būs kaut kas tāds, kurš nebūs aprakstīts, un to arī kāds izmantos. Un tāpēc katru gadu mums tas nolikums tiek papildināts. Tāpat kā nekad nebūs visi laimīgi GM. Bet es tieši gribēju jautāt, kāds ir tieši tas process? Kāds notiek tā spēlētāja ielikšana, tu spēlēsi tajā? Mēs varam sākt no sākuma. Tā vasara jau ir diezgan, laikam, jau traka, tās vasaras beigas. Jau, kad sākās mums ēpas, vienmēr Haralds man atgādina, vai tad sākam ātrāk, lai mēs neuzskaramies. Jā, un šogad mēs sākām jūnijā, un mēs neuzkarāmies. Jā, jūnijā sākām, un man galvenais ir vienmēr tas, lai man ēpastā nav vairāk pa kaut kādiem 10 neatbildētiem, un lai man tur nekarājas gaisā un visi ienāk čupā nesiet. Un kā tas sākās? Atsūta pirmkārt sezonas pieteikumu, kad jaunā sezona sākās. Paldies tiem menedžeriem, kuri izdara precīzi plusiem un mīnusiem. Jūs man un Haraldam ietaupat ļoti daudz laika, un es tiešām novērtēju. Ir arī, kas tā arī visus gadus dragā pa vecam. Uz rūtiņu lapām, jā. Vai arī tā, bet, ok. Un tad jau atlasam. Skatāmies, kas mainās, kas ne, kādas maiņas notikuši, vai kāds līderis prom, vai kas vietā. Garš process. Jā. Primāri ņemam par paraugu pagājušās sezonas sniegumu. Vietu tabulā neļaujam playoff komandām lekt augstāk par pakaļ. Ļaujam pielikt klāt, mēs tagad konkurentiem kaut kādā Igaunijā vai Tanzānijā, kas taisīs hokeja līgu, dodam špikeri. Kad mēs vienmēr ļaujam off-playoff komandām, kas nav tikušas playoffos, tā kā pievilkt kaut ko klāt, lai viņas tā kā palīdzinātos ar tiem. Sarkanajā grāmatā, precīzāk, sarkanā grāmatā ir līderi, top 3 komandas, kur mēs absolūti vienkārši nekādā keisā neļaujam pastiprināties, ja viņi paliek tajā divīzijā. Un mēs citreiz ļoti bieži daudz GM apstiprinās, mēs pamudinām zemākās komandas, lai klau, šito pozīciju, to pozīciju. Mums ir komandas, kas saka, nē, mēs cīnīsimies paši. Ja, kad mums nevienu nevajag palīgā, kas ir vispār super respektabli palielam, jo arī daudziem tur radās jautājumi, piemēram, šogad par Vikingiem, es nevaru nepateikt. Mēs pēdējā spēlē pagājušās sezonas pirms Challenge kausa sēdējām ģērbtuvē vairāk džeki un teicām, mums apnika zaudēt. Mēs pagājušā sezonas, nezinu, kaut kādā 12. līdz kosmosam 9. divīzijā bija līdz playoffam. Vispār nekāda izreidža. Tas viss sākās ar to, ka mēs nolējām Aitreidam līdzīgu spēli, viņi mums pārgāja pāri un mums apnika zaudēt. Mums piesaistīja 2 jaunus trenerus un speciālistus. Precīzi speciālistus. Un, lai neizplūstu garākās sarunās, mēs komandas 8. divīzijas čempionu komandas pasākumu arī runājām. Pēc tam sarunājām ar to, ka mēs neņemam klāt nevienu spēlētāju. Mēs nepastiprinām komandu vispār uz papīra. Mēs šajā vasarā neizlaižam nevienu mēnesi.
un mēs trenējamies 2 reizes nedēļā. Un šajā sezonā E9 sastāvā, kur mums pirmajās 5 spēlēs ir 5 uzvaras, un viss ir ar kodiem +3, +4 vārtiem, mums nav neviena spēlētāja, kurš nebija spēlējis pagājušajā sezonā un dabūjis pakaļ regulārajā sezonā, un neviena spēlētāja mums bija 2 džeki, pienāca klāt Rauza un Obadovs Challenge kausā, kas arī spēlē tur. Tā kā mums ir precīzi tas pats pagājušā sezonā. Es ceru, ka drīz Karals nebūs dzeltens. Jā. Katru gadu, katru vakaru pieķer pie domas, varbūt varētu paspēlēties ar tiem taustiņiem, kas man te piešķirt. Jā, es sapratu, jā. Jā, Puriņš teica, čurājošais rūķis. Jā, tas mums visiem nav jāstāst, kā mums Jančuks ir mūsu galvenais Encijas hokeja līgas speakers, ka viņam tie epiteti pie uzlabojumiem. Bet tas jau nav, tas nekas par rupšu nav. Jā, nē, tas ir ok. Nu, un atgriežoties pie stāsta par to, kā mēs pieskam spēlētājus, kā mēs ņemam, komandā ir 25, teiksim, spēlētāji. Mani un Kristiānu interesē 15 labākie spēlētāji šajā komandā. Un mūs absolūti neinteresē. Vai jūrnieki. Vai šoferi, vai jūrnieki. Jā, jūrnieki, vai vēl kaut kas absolūti vienalga. Mēs pieņemam, ka šie 15 spēlētāji spēlēs katru spēli. Nu, tā mēs arī. Nu jā, to es arī visiem saku. Tā jau nav mana atbildība, ka viņi kaut kur brauc prom, vai viņi būs tikai uz dažām spēlēm. Ja tu viņu ņem komandā, tu rēķinies, ka viņš tev dos to rezultātu, vai nē. Jo īstenībā no savas puses mēs jau arī motivējam to spēlētāju spēlēt. Jā, protams. Lai viņš izdomā un sariktē to laiku, lai viņš tiek uz tām spēlēm. Nevis paņem tādu spēlētāju, kurš nenāk pa lielam. Tā kā tas, man liekas, no mūsu puses arī labi, ka mēs tieši sakām, tad viņam jāspēlē, ja tas viņu paņem. Jā, un tagad varētu rasties jautājums, ka, teiksim, play-off komandas nevar nomainīt sastāvu. Viņas var nomainīt sastāvu, jo mums ir tāda burvīga lieta kā treidi. Jā. Es īstenībā par šito arī esmu daudz domājis, varbūt nākotne. Es pat gribētu nevis to deadline taisīt, bet es gribētu taisīt, man liekas, pat transferu logus. Kā tev tas iztīties? Mēs gribam vēl vairāk darba sev. Nē, tieši konkrēta nedēļa, kur tu vari samainīt. Un tas ir līdz kaut kādam decembrim. Nevis, ka visu laiku katru dienu, bet ka tu esi tādos logos. Saucamie 3 logi. Bet mēs nesaspiedīsim, teiksim, paši sev kaut kādu... Es tikai kā iedomājos. Jā. Nē, transferu logu būtu forši, un, protams, ka primārais, ko mēs skatāmies, ir Ziemeļamerikas modelis un divriteni izdomāšanas. Bet šobrīd, man liekas, viss ir ok. Jā, man liekas, ka samazinās līdz 1. decembrim, tas ir optimāli. Daži menedžeri jau nebija priecīgi, ka viņi prasīja, kāpēc? Tāpēc, ka mēs pārcēlām play-offu ātrāk, un mēs pārcēlām play-offu sākumu ātrāk. Pietiekami daudz laika, lai vēl varētu maiņas veikt. Nav jēga tam kurš bija 15. 3 mēneši. Jā, tas ir 3 mēneši. Un tas ir pilnīgi pietiekami. Apgrūtina arī mums bija šī darba. Godīgi sakot, protams, ir sarežģītāki un grūtāki GM, ar kuriem strādāt, bet pārsvarā viņi visi ir kaut ko samācījušies. Jā. Par teiksim, komandu ģenerāla menedžeri, kas ir uzradušies jaunas, uztaisījuši komandas pēdējo 5-6 sezonu laikā, ja tā varētu teikt apmēram. Viņi nāk uz milzīgu organizāciju, es tā kā viņu acīm skatos. Viņi saprot, ka tur ir kaut kāda kārtība un noteikumi. Mums ar jaunajiem GM-iem problēmas ir 0. Tā kā 0. Jā, īstenībā, jā. Vispār viņi saprot noteikumus, viņi lasa reglamentu, viņi paši zina, kas kurā brīdī. Visiem jaunajiem GM-iem, kas nāk, kas man pirmoreiz zvana un uzrunā, es saku, čaļi, nav stulbu jautājumu, ir tikai stulbas atbildes. Ja tu kaut ko nezini, kaut ko nesaproti, vai tu nesaproti, kāds zvani, tāpēc es te esmu. Es esmu te, lai tev palīdzētu par šos dumjākajos jautājumos. Jo, manuprāt, 15 sezonu laikā nav jautājums, kur es neesmu vēl dzirdējis. Līdz ar to... Un ir arī menedžeri, kur mēs katru gadu viens tas pats jautājums. Viens un tas pats jautājums. Bet tā ir vecā skola, tie ir tie, kas bija vēl izlutināti. Bet jau ar mazliet ar humoru un ja godīgi visi jau saprot, kad mēs jau darām to nevis darīšanas pēc, bet tiešām, lai būtu interesantā sezona, jo es šogad īpaši pārdzīvoju par 3. divīziju, kurš tas pilnībā savā kontrolē pārņēmis, lai tur būtu viss interesanti. Un kā sezonas pirmā, var teikt, nogrieziens, ka izstāsta, ka tur ir diezgan līdzīgi. Tiešām tie rezultāti. Un
vispārējais, jo es tur uzcepu pilnīgi no jauna saucamo nolikumu, un es viņu gribu tikai vēl updateot, lai viņš būtu nākamo gadu vēl labāks, saprotamāks, un ka tur nenotiks vairs nekāda dalīšanās, ka visas 14 komandas zinās, ka savā starpā var spēlēt, un tu būs īstā cīņa. Un kā es visiem saku, šis ir iesildīšanās. Jā, nu mēs par F3 runājam. Jā, pat trešā līgas tieši gribēju pieminēt, jo tas bija pilnīgi kas jauns, jo nekad 14 komandas tur nav bijuši. Jā, un tā tas arī paliks arī uz priekšdienām, bet stāst to, ka es arī sekoju līdzi, un cilvēki zina, ka es esmu katru vakaru hallēs un pie trim monitoriem, un skatos, un es arī trešo divīziju skatos, lai gan pagājušā sezonu vairāk iemeslu dēļ, es, teiksim, tavējās divīzijas gan arī vispār neskatījos. Šogad es arī viņas skatos. Un tur stāsta par to, ka, es neredzu to plaisu. Viņi nav tik lieli starp tām E2 komandām, kas nonāca lejā. Ir bišķiņi varbūt ir, mēs tev vispār neļaujam runāt. Bet nav tik liela. Es biju domājis, būs trakāk, teikšu godīgi, jo tik līdzīgi man nelikās, ka varbūt varēs sadalīt. Arī visiem tiem spēlētājiem, jo baigi tas nav tik vienkārši. Var nolikumu uzrakstīt, bet tāpat tev ir jāņem kopējs komandas kopējs līmenis. Jo, kā es vienmēr arī citiem saku, ir arī profesionālā hoķija komandas zaudē 0-8, 1-7. Jā, un ne tikai OHL-ā. Vienmēr būs kāds pirmais, kāds būs pēdējais. Mēs varam pastīties presezonas spēles Nacionālā hokeja līgā, 7-0, 9-1. Tāda rezultāta. Tas ir normāli. Tur parāda tos, kas amatieros, kas vasarā kaut ko darīja, un kas vasarā grilēja un dzēra alu. Kas ir normāli? Tāpēc, ka tie ir amatieri. Es negribu vasarā spēlēt hoķi, un es viņu nespēlēju. Tieši tik vienkārši. Bet atgriežot Emīlu atpakaļ dzīvībā, palielam par šo jautājumu, ko teica, 138 komandas šajā gadā Entuziastu hokeja līgā. Šobrīd ir oktobra vidus, kas iet uz beigām. Kā tev šķiet no 138 komandām, cik komandām joprojām ir 0 punktu tablā? Uz interesi jautājums. 0 punktu tablā? Jā, kas nav izcīnījuši vēl nevienu punktu. Visi ir aizvadījuši 4 spēles minimums. Es redzēju vienu. Jā, pavisam nesen es to pateikšu priekšā. Labi, mini vienu skaitli. No 138 komandām, tu baigi jau pārvērtē. Pavisam nesen bija 8, man liekas, ka tagad ir mazāk. Tāpēc, kad pirmkārt Stīvie dabūja punktus. Bet Puriņš ne. Bet ne Puriņš. Tur jāapstrādā. No 138 komandām, mazāk par 10 komandām, 4 spēļu laikā nav guvuši punktus. Tas ir baigi maz procents. Man liekas, ka tas ir tas, uz ko mums jāiet. Pagājušajā gadā jau play-off fināli ar to laikam parādīja. Jā. 7 spēles. Wow. Dārgi. Un īpaši jau šogad būs, man liekas, ļoti instanti pasīties to jauno play-off formātu 6. un kurai līgai? 8. Tur varētu būt arī pirmajā kārtā kāds labs izlūdos. Un es jums saku, kāds ar mani var... Tur ir 2 spēles tikai būs. Jā. Vai, maksimāli 3. Es esmu gatavs derēt uz kaut kādu saprātīgu lietu. Es saku, ka vai no 8. vai 6. sezonā, regulārās sezonas top komanda 1. 2. vieta izlidos pret 16. vai 15. Bet, jūs redzēsiet, ka tā būs. Kāds kādām neatbrauks, kāds kaut kāda rikošeti jau 0-1. Jā, Latvija, Anglija. Jā, protams, nenovēlam to līderu. Nē, protams. Tā es jūtu kaut kas tur varētu sanākt. Jo spēle pirmā kārtā tikai līdz 2 uzvarām. Un tur ledus ir slidens. Kā futbolā saka, ātrā nāve. Jā, tieši tā, sadendes. Bet, es nebiju iedomājies, ka tik daudz komandas būs vienā divīzijā. Bet, kā saka, kā mēs parasti atkal kādu jaunu info gribam iespiest, gan jau atkal vasarā notiks lielā vasaras kaut kāda mini-tīrīšana. Jā, mums ir plāns. Ir plāns, bet pagaidām neatklāsim. Neatklāsim, jā. Labi, neatklāju. Jā, lai paliek. Pagaidām. Vajag arī kaut ko atstāt noslēpumā. Kā jau katru gadu būs uzlabojumi. 3 divīzijas bija, tad mums kas tik nebija. Elite prospekti un vārdsargiem šogad bija 3 divīzijas. Jā. Nē, spēlētājiem šogad. Un redzi, un sākumā tur cilvēki tā, ka tur... Bet beigās visi GM, ar kuriem es runāju, kuriem bija lielākās pretenzijas pret 3 divīziju likumu, viņi visi saprata, ka tas ir viņu interesēs realitātē. Bet cik bija pirms tam? Bija
nekur atkarīgs no spēlētāja. Varēja arī būt, ka no E9 spēlē kaut kādā 3. līgā cilvēks, kurš grib vienkārši, kā es vienmēr saku, piedalīties. Te Table 7 bija taču džeki, kas spēlēja, manuprāt, nevis manuprāt, bet 100%. Jo cilvēks grib augstā līmenī piedalīties. No vēl kādu līderiem. Jā, komandas grib būt sastāvā tajā visā tusiņā. Kā es viņam varu aizliegt? Bet tāpēc tam, kad ir jāskaidro, tad visi vienmēr saka, ka tas ir 3. līgas spēlētājs spēlē 9. Nevis otrādā. Jā. Bet tas bija normāli. Un teikšu godīgi, tagad tas ir beidzot sakārtojas. Tiem spēlētājiem, kuriem bija jābūt tur spēlēt. Viņi tur ir spēlēti. Un starp citu, kas mani pārsteidz šogad, ļoti daudz, un par to ir milzīgs prieks par spēlētājiem un respekts no manis un Kristiāna. Viņiem, kuriem bija izvēle starp 4. divīziju un 7. divīziju, viņi izvēlējās 4. Un tas ir krūti. Bet arī tie, kas izvēlētos... arī 5 un 8. Bet tie, kas arī zemāko izvēlās, tāpat, ja viņš tur ilgi spēlēs, viņš pielāgosies tam līmenim. Jā, tas viennozīmīgi. Tā kā, jebkurā gadījumā. Ja tu gribi izaugsmu, spēlē augstāk, tas vienmēr ir... Ir pāris spēlētāji, tāpat, kam būtu jāspēlē augstāk, bet tas, lai paliek viņas redzēt. Viņi zina, kur tie ir, un viņi ļoti labi zina, un viņiem ir biļetes nogrieztas uz atpakaļ divīzijām. Viņi pavisam nesen tur spēlēja un tā, bet arī, bet ir legāli. Viņi ir legāli, jā. Viņi saprot, viņi no nulles ar savu darbu 5-4 ledi nedēļā ir izcīnījuši to, ka viņi ir tajās divīzijās superzvaigznes. Ja? Viņi met pa 20 punktiem. Un viņš nav spēlējis, viņš nav trenējies. Viņš ar savu darbu mērķiecīgi 2 sezonu laikā ir dabūjis šādu te progresu. Par ko mums viņu nosodīt? Par to, ka viņš ir centīgāks par pārējiem? Tā mēs nekad neesam darījuši. Līdzīgi kā Piečukam bija tie 3 spēlētāji, kas gāja uz metieniem. Jā. Un viņi vienkārši atcerēja metienu, pēc tam guva tos daudzos vārdus. Un kā viņiem var pārmest, ka viņi ir ieguldījuši savu laiku, trenējušies, un pēc tam parāda to rezultātu. Tad visi kaut ko meklē, kas tie tādi ir. Tur bija 2 sezonas, kad Piečuki dominēja par pārējiem. Kā visi cien tādiem spēlētājiem. Tu tiešām vēl tam laiku, un tu gribi palikt labāks. Un pēc tam to pieminēja, tos Piečuks, es nezinu, vēl 3 sezonas pēc tam. Bet jums tur vēl kaut kas. Bet tur, džeki gāja vienkārši un kapāja. Un tas krūt. Tas ir svarīgi, jā. Bet, es nerunāju garām mikrofonam kaut kur vēl. Bet cik jūs ilgi jau tā kopā strādājat? Kad man Haralds uzrunāja? Man liekas, 17-18 gada sezonu. Tik ilgi? Bet tu jau biji EHL tajā? Jā, bija uzspēlējis, bet uzrunāja, man liekas, 17-18 gada sezonu. Es vēl kā šodien atceros, jo tad es pievienojos Marelas komandai, un mēs izcīnījām kausu E1 divīzijā. Tā bija tā 17-18. Man ir spēcīgs čujs uz cilvēkiem. Es pat atceros to zvanu, es biju kaut kādā haltūrā, es koncertzālē vai kur kaut ko tur stiepu mūzikas instruments, tad zvanīju un teicu, vai es gribu pamēģināt. Un es, ja godīgs, biju diezgan sabijies, es nezināju, kā tas viss notiek, kas, ko. Un tas pirmais gads bija traks, turpat arī bija tā, kad es sākumā biju akceptējis kaut kādu nenormālu labu spēlētāju, un tad es dabūju pausīm no Puriņa, arī apakšējām jau tur nebija, jo tad bija 5 vai 4 divīzijas. Bet tu jau sāki kā primāri ar vārdsargiem. Jā, tos, kurš točni zināja, bet tiem spēlētājiem bija kā bija. Un tad katru gadu tu baigā ātri izaugi. Es atceros, kā jūs tā pa vienam solītim uz aizmuguri jau devāt man to arī, kontroli, ka es varu arī pieņemt vienpersonisku kaut kāds lēmumus. Pagaid, tas arī tad ir cilvēkiem jāzina, jo sākotnēji... Jo tad jau viss gāja tikai... Pilnīgi citāk sastāva apstiprināšana dalījās pilnīgi citādāk. Pļāvējs ar Puriņu izskatīja no 1 līdz 4 un Apiņš no 5 līdz apakšai. Tāds mums bija tas dalījums. Tad atnāca Kristiāns 2 sezonās, viņš tā kā palīdzēja, Puriņš pļāvēja. Ar ievadu, es sastāvu arī daudz ievadu. Primāri ar sastāvu ievadu un ar vārdsargiem. Tāds bija tas. Zini, kur tas Homers Simpsons tajā krūmā ielien? Par Kanādas krēklu, un tad viņš tur ielien krūmā un izlien Latvijas. Un tad Puriņš pļāvēja šitā pie sastāvu pārbaudīšanas tā 2 sezonās. Hlakt, pazuda un palika izsviets pats. Bet tāpat es esmu viens, un Haralds man palīdz. Tāpat mēs visi zinām, ka no 6 līdz 10 arī Haris ir tuvāk tajā virtuvē iekšā. Un tāpat mēs
saskaņojam daudz lēmumus. Tikai saskaņojam. Jā, ir arī bijis, kur ir katram savs viedoklis, un tad ir... Šorīt no rīta es pārsūtu un Kristus laika veto. Viņš saka, nē. Tāpēc, kā jāargumentē, un ja tu man argumentē, un tu pārliecini, tad man nav nekāda pretenzija. Un tāpat es strādā uz otru pusi. Ir komandas darbs, un tas, ka vairāk es, protams, baigi tur neprasu nevienam pa savu augšējo divīziju. Jā, es pats tur spēlēju, un es uzskatu, ka es arī daudz varu, kā saka, vairāk es redzu, kas tur notiek, un arī spēles īstenībā. Bet ir tikai viens cilvēks, kurš saka, ka mēs vispār neko nerabījām. Kurš tas ir? Tavs labākais draugs nav svarīgi. VHS viņš vispār nesaprot, ko viņi dara. Bet arī jau 15 gadus nesaprot. Tas tikai motivē, teikšu, godīgi. Protams. Un galu galā arī par to, ko cilvēku pieminēja, viņš jau zina, ka es to daru visu no sirds, un man tas ir svarīgi. Tā kā, un, teiksim, tā nav jau galīgi reizi tie rezultāti arī. Nē, rezultāti tabulās atspoguļo mūsu vasaras un pirmssezonas darbu, un ar katru gadu viņi paliek arvien niknāki un asāki. Tas playoff konkurences. Bet es jūtu, ka Emīls kaut ko izgriezīs ārā, te pusi mēs vienkārši muldam no mūsu verbālas tārēs. Es neko nesolu. Tāpēc ir jau. Bet šogad jau vēl kādās 8 divīzijās būs 7. spēle finālā. Es teiktu, šeit jau bez mums, bez manis un Markovits, jau pirms septembra 6. divīzija ir nodēvēta par gaisa mašīnu no pašiem GMiem. Tā arī ir. Jo godīgi mēs neredzam super favorītus joprojām un neredzam super outsiders. Un ko dara Elites divīzijas GM ar spēlētāju selekciju? Bet šogad nebija tik vairs skaļi. Bija, bet nebija tik daudz, nav vairs tik daudz jaunu. Tāpēc, ka tas tirgus jau ir tik maziņš tagad. Par to jau ir, pulkstens saka, man gulēt jāiet. Jo tas tirgus tad paliec tik maziņš. Bet viņi tur tos spēlētājus viens otram mēģina kaut kur attiksēt, iztiksēt. Šito arī dzirdēju, ka pagājušajā sezonā ar to apmeklētību bija kā bija. Tur savācāmies. Šogad kaut kā pēkšņi visi grib spēlēt. Jā. Valmiera taču arī, Valmierai tur ļoti daudz. Es ar GM runājos, un ka tur ir, tur čaļi raujās. Jā. Uz ledus, un to arī parāda rezultāti. Attiecīgi arī treneris viņiem, saprot, motivējoši. Un šogad ir beidzot cīņa pa play-offu, jo visas komandas netiek. Jā, beidzot viena komanda kritīs ārā. Jā. Un man ir pamatots aizdoms. Es godīgi sakot, es nezinu, kur tā būs. Viņas tur viss ir vienāds. Bet man ir sajūta, ka Tukums ieskrēsies. Nē, Tukums es vakar noskatījos spēli. Jā, protams, Garkāli, tas skaidrs. Skaidrs tagad ar humoriņu bišķiņa Werners atbrauks no siltām zemēm un būs jā. Tagad viņš tā es sapratu. Sauļojas. Ļoti labi. Tas jādara. Labo enerģiju būs uzņēmis. Bet iemetīšu varbūt mazu baumu, neteikšu, kura komanda, bet iespējams būs nākamgad jau 10. Vispār es tad iemetīšu vēl. Tu vēl vienu zini? Jā, nē, es zinu vēl 2, kuras ir potenciāli. Bet viena cīnās ar sponsoriem, kur tur ir GMs, jā, viens pie stūras. Gan es tagad vairs nezinu, tāpēc, ka tur sadalījās šis tandēms pavisam nesen, bet GMs ar ļoti augstu potenciālu tieši menedžeršanā. Baigi interesē, kur tā varētu būt. Un ja viņš pieķersies tam nopietni, skaidrs, ka viņš pats tur nespēlēs un viņš tiešām būs GMs, jā, bet tas tā nav vienīgā komanda, vairākas tādas reālas divīzijā. Bet tur ir viens no jaunajiem GMiem, kuram ir ļoti augsts potenciāls gan sarunās ar sponsoriem, gan arī komandas organizācijā, disciplinētībā. Tur viss ir kārtībā tajā komandā, bet ļoti viss ir kārtībā. Jā, tā kā tā elites divīzija baigi interesanti tiešām skatīties. Un kā man daudz saka, tad mazliet pat vairāk halēs runā par to elites divīziju nekā par Latvijas virslīgu. Jā, zinām, mēs ar tevi nevienam neko tur baigi nē, bet pagājušā gada playoffs un federācijā runāšana, tas bija labs. Tas bija tiešām kvalitīvi. Mēs jau tikai priecājamies. Viens otru pabīda augstu. Jā. Man vispār būtu interesanti paskatīties, ka es nezinu, vai varbūt kāda konkrēta elites komanda, bet entuziastu elites divīzijas top spēlētāji, All-Star izlase, piemēram, sacenšās ar
kaut kas tāds būs. Virslīgā. Kaut kas iespējams tāds būs. Bet, Klau, starp citu, runājot par OHL, visu cieņu. Šogad, jā. Šogad visu cieņu. Beidzot nav septembrī skaidrs, kuras divas komandas spēlēs finālā. Tā kā es domāju, šogad Kieva ir pievilkusies, Panthers ir pievilkušās, ir spēles, kuras es skatos. Jo tur ir ko redzēt. Ja Mogo pirmo reizi sezonas sākumā ar visu daugu viņi dabūja pa pakaļ no Kievas, Džeki, mēs atgriežamies pie spēļu skatīšanās. Tas nav pret Mogo vai vēl kaut kā. Tas ir tā, ka, būsim reāli, 2 sezonas pēc kārtas, Mogo pret vēl jau Liepāja arī, Harald. Tieši tā, te bija nākamie. Liepāja, Panthers, Kieva. I like. Malečs, Džeki. Tas tā kā arī būs neparedzējums. Tāda pat kā mums Elites divīzija. Jā. Šobrīd, ja tu varētu šobrīd nosaukt Elites divīzijas čempionu šogad. Es esmu noskatījies. Es neredzu, pirmkārt, es neredzu outsiders. Jā, viss saka, tukums. Nav, paskatieties, viņiem ir ilgāk spēle. Jābūt arī kopā, un tas bija skaidrs, ka tas projekts baigi ātri tika. Septembrī viņiem bija pirmais ledus kopā. Septembrī, kad visi pārējie mauc jau no jūnija un jūlija. Šogad Wolfi trenējās. Pieduries? Tā kā es redzēju treniņus. Wow. Tā kā arī tukums vēl pārsteigs pozitīvā nozīmē. Es saku, tur viens otru var vinēt. Un tas pats labākais arī kā tie menedžeri to selekciju taisīšu, ka tiešām ir, katriem ir tās uzbrukuma zvaigžņu maiņas, teiksim tā, vai triecienu maiņas. Vikotrans, kā iekod kājā Tervetei, kur pagājušā gada čempioni, atklāšanas spēle, tur bum, viss notiekās. Ne, bet Tervet vinna. Viņi nevinēja, bet cik grūti viņiem pagarinājumā viņi vinēja. Bet tagad Garkalni vinnēja Tervet. Jā. Un pirmajā spēlē Vektors ar ceļu rulli pārbrauc pāri Garkalnei. Tur bija cik 8-2, vai kaut kas tam līdzīgs. Jā. Tā kā afigēni skatīties. Kur varam paskatīties. Tur šobrīd baigi grūti, tāpēc, kad ar pāris komandām ir tikai viena spēles. Jā. Bet, reku tīri tā Garkalns Patriot. Jā, 8-2 nākamajā spēlē 6-3, 6-4. Dunk! 6-4. Vektors 8-2 bez variantiem. Samala gabalos, pēc tam 3-4 piekāpās. Vikotransam, jā. Vikotrans arī, pret 4-2 nospēlēja, tur pašās beigās, bet baigi ilgi bija. Vikotransam tajā spēlē bija super, 2 vairāk un 2 goli. 100% realizācija. Arī es domāju, te paši advokāti to viņi ieskries. Jā, jo, pasties kā tur sezona viņiem 2-5-1-4, kas tas ir? Jo arī jauna komanda, arī advokāti selektēja spēlētājus augustā pa lielam. Bet spēlētāji visi ar pieredzi un jaudīgi. Tur būs tādas izmaiņas, es domāju, vēl, un tā pa 9. pozīciju tur neviens negribēs būt, tur sitīsies. Kā taka. Bet mēs apsolējam, ka mēs pirmajā podkāstā netaisīsim nekādus beigos apskatus un analīzes un iedziļināsimies. Pa statistiku, pa apskatiem, es domāju, ka mēs varam... Pa statistiku varat aicināt viesi Puriņu Jāni. Klau, viņš māk Facebookā tur labi aprakstīt. Man ir jautājums, varbūt, ka tagad ir pienācis tas brīdis, kad jūs gribat kaut ko uzspēlēt ar mani. Jā, tu esi sagatavojis. Tātad mēs, šitais būs tās, starp citu, ir Emīlīdei, nevis manējā. Bet būs katrā no nākamajiem podkāstiem. Starp citu, cik bieži mēs taisīsim podkāstu? Es domāju, ka pagaidām reizi mēnesī. Jā. Skatīsimies, kā mums... Kādi būs jautājumi no skatītājiem? Jā. Cik daudz viņi gribēs zināt? Viņiem obligāti būs jāraksta. Jums būs jāraksta, ko jūs gribat dzirdēt, par ko mums jums pastāstīt. Un tā būs vēl vesela rubrika nākamajā podkāstā. Un tāpat kā šis būs katru reizi, varbūt, ka tas būs es, varbūt, ka tas būs Emīls, kā ieiesies, kas uzdos kaut kādu jautājumu par hokeju. Un, principā, turpmāk būs tā, ka uz viņu varēs atbildēt tā kā uzreiz kāds no, jo šoreiz mēs esam 3, bet vispār būsim 4, jo mums būs arī... aizekrāna balss, kas arī piedalīsies pasākumā, attiecīgi vai nu Mozgirs vai Sākne.
Tad lūk, un šodien daram citādāk. Mums ir viena EHL cepure, kuru nav nekādas baigās vajadzības iegūt ne Markevicam, ne Emīlam, ne man, kurs mums ir. Un man ir jautājums jums, Džeki, bet pirms jūs, kā mēs varam izdarīt tā, lai skatītāji arī raksta komentāros atbildes, un tad pareizo atbildi mēs pateiksim nākamajā podkastā un pateiksim, kurš ir iegūst cepuri. Tad, jā, idejas, ka es prasīšu šitiem džekiem, viņi man pēc tam pateiks, vai viņi zina vai nē. Bet jūs rakstat komentāros pareizo atbildi uz manu jautājumu, un tas, kurš principā viens no pirmajiem atbildēs, vai arī kaut kā mēs izlozēsim interesanti, tas arī dabūs EHL keponu, kas principā, man liekas, ir ok. Mans jautājums jums, Džeki, ap divi par hokeju interesēties, tev būs grūtāk. Bet, nē, tas ir vispār populārs zinātnisks jautājums. Es jums gribu, lai jūs man nosaucat, tagad skaļi nē, jo tas ir skatītājiem jāatbild būs, bet uztaisīsim izgriezumu pauzi. Viens super populārs Nacionālās hokeja līgas spēlētājs, kuru zina, principā, visa pasaule, kurš ir aizvadījis fenomenālu karjeru Nacionālajā hokeja līgā. Viņš ir nospēlējis tur tuvu pie 20 sezonām, manuprāt. Neteikšu arī pozīciju, lai jums nav viegli. Viņu zina visu pasauli. Bet, ir viens bet. Viņu nezinu, pateicoties spēlēšanai NHL, bet viņu zina kaut kādu citu iemeslu dēļ visu pasauli. Tāpēc, lūdzu, skatītāji, ja es pareizi noformulēju jautājumu. Viņš ir super populārs, arī hokejs, bet viņš nebija, tāds, viņš bija tā savu laika superzvaigzne, bet tas nav iemesls, kāpēc viņu vārdu un uzvārdu zina visu pasauli. Tā kā rakstiet šito komentāros, jūs, Džeki, padomājiet un pateiksiet man, tad, kad mēs beigsim podcastu. Mācam tālāk. Es varu pateikt reiz, es nezinu. Bet tad, kad es tev pateikšu, tev būs šitais tetus te. Jā, bāt. Jā. Tā parasti. Viņš nav aktīvs. Ne? Jau sen nav aktīvs? Jau sen nav aktīvs. Sen, kas ir nosacīti. Endzijos hokeja līga ir 15 gadi. Tas ir sen vai nav sen? Labi, padomāsim. Jā. Bet man arī vispār viens jautājums tāds triviālais. Jūs zināt, cik mums ir spēles jau aizvadītas šajā sezonā? Nē, bet tu zini. Es izskaitīju. Yeah. Es šeit pat... es varētu minēt. Mini. Es teiktu, kaut kur ap 100 jau ir. 100? Jā. Es teiktu... 2 mēneši gandrīz. Mēnesis plus nedēļa. Vidēji katrā divīzijā cik aizvadīts. No katrai komandai 5. 5. Tas varētu būt. Jā, kāds 100. Tiešā, ak, Dievs. Nopietni, mums ir tūp pie 500 spēlēm jau aizvadīts, ja? Nē, 500 nevarētu būt. 200, 300, es teiktu. Kā? Ļoti tuvu. 315. 315. Tas ir kā loģiski. Zin kā Mozgers mums matemātiķis. Tā ātri sarēķinātu. Es skatījos, ka laikam pagaidām viss aizņemtākā diena bija ar 18 spēlēm. Jā. Tā bija vai nu svētdiena vai trešdiena. Svētdiena tā bija, jā. Un arī lūk skatītāji, ja, par nesenajiem notikumiem. Mums ir 300 pāris spēles notikušas septembrī un izcelt ir viena. Jā. Par šito ne. Tālāk. Par šito vispār bišķiņ varam pieskarties. Labi. Kristiāna, kā tu uzzināji par šo atgadījumu? Kā es uzzināju? Trešais periods vēl nebija beidzies. Kaut kur čatā es ieraudzīju jau bildi, kur ir hauss noteikti laukumā. Tā es uzzināju, jo es spēlu laivā nestījos, un tad pēc tam es tinu uz tos spēles tiem periodiem, skatījos, kas tur notika, jo es pēc čata bildes ieraudzīju, ka kaut kas nav labi. Es braucu mājās, man māsai bija pirmā operete, kurā viņa uzstājās. Un pēkšņi mašīnā braucot, baigi sāk vibrēt kabata. Skatos, jā, mums operatori čatā. Viss slādz iekšā šo spēles. Skatos, es nezinu. Man bišķiņ gribējās smieties, bišķiņ gribējās paraudāt, bet kopumā es biju baigi dusmīgs tajā brīdī. Nevar tā. Nē, tā nevar. Absolūti. Kā es uzzināju, zini kā?
braucām mēs ar komandas kapteini Senčenko uz savu spēli. Riču, un tu brauc tā kā no Mārupas uz salu tiltu, un tev priekšā ir milzīgs balts pilnmēnesis. Vēl nav pilns, bet gandrīz vai. Un es Ričam teicu, vecīt, šito entuziastu hokeja līgas disciplinārā komiteja pazīst jau 10 gadus. Būs sūdi. Un arī bija. Tieši pilnmēnesis vai? Nu, viņš gandrīz ir pilns. Nu, tas periods no pilnīgi pilna mēneša gandrīz līdz mazliet dilstošam ir tas, kad jau 10 sezonas, kopš mēs vācam šādu statistiku, DK lapa, mēs kādreiz teicām, lapa ir oranži, jo DK pārējie bija pelēki un melni ziņojumi, un DK bija oranži. Tas no tiem laikiem vēl ir. Tagad tā nav tur atsevišķa sadaļa. Bet tiklīdz ir pilnmēnesis, tā EHL lapa ir oranži. Tur, tu vari saukt to, es nezinu, par šarlatānismu vai vēl kaut ko, bet tie ir fakti. Vai parasti lieldienās? Jā, lieldienās arī ir, jā. Tur ir, jā, starp citu. Bet lieldienas sakrīt, varbūt iespējams ir pilnmēnesis, to mēs vēl neesam nočikojuši. Bet bija tā, kad, tā kā, laikam, Kurtas Excellences fondā bija, kad jau sākumā bija zināms, ka būs sūdi. Tā mums ir katru mēnesi pilnmēnesis. Jā, tādā ziņā man pirmo reizi bija tā, ka man draugi tā, bet tu taču EHL filmē. Jā, man arī tā. Filmē. Ko tu domā par šito? Man bija tāds, pirmkārt, tā nevajadz. Es nezinu, kā pat pateikt bez labāšanās vienkārši, tāpēc, ka, kaut kas tāds, kas tur notika, tā bija baigi nepareizā slava, ko mūsu hokeja līga varētu dabūt. It kā jau tur viss teica par to PR un vēl kaut kā. Nē, tas nav tas, dēļ kā mēs gribam kaut kādu tur slavu. Mēs lepojamies ar mūsu komandas skaitu. Jā, ar to mēs. Bet realitāte tā ir viena spēle. Tas, kad tur sākumā viens aizrakst uz vieniem mēdījiem, pēc tam otrs atbild. Vienkārši tur jau sāka tā, ka nevis sūdu ventilatorā iemest, bet tur jau tā kā ar abām rokām jau abas divas komandas vienkārši gāza. Un tad beigās tā ideja ir skaidra. Viņi saprot, ka viņi ir sataisījuši sūdus, un tad viņi kaut kā mēģina no viņiem tikt ārā, un tad viņi lien vēl dziļāk. Un tas viss ir saprotams. Tas viss ir saprotams un atbildēt. Un tad mēs esam izvazāti pa visām ziņām. Un tad ir podcasts, kur es principā 100% piekrītu Dvinskim. Un absolūti nepiekrītu Edgaram Masaļskim, ka brālīt, tu stāsti kaut ko par entuziastiem. Tie fāteri, kas spēlē entuziastu hokeja līgā, hoķi, tie ir tie, kas tev algu maksā bērnu skolās. Viņu bērni iet pateicoties entuziastiem, ved savus bērnus pie jums trenēties. Profesionāliem hokejistiem nemāca sist guļošus uz ledus. Mīļie cilvēki, paskatāmies Viķas spēles, paskatāmies, kā Tampas spēlētājs daudz galvu pret ledu 2 nedēļas atpakaļ Floridas spēlētājiem, un jūs stāstat, ka viņiem to māca, viņi tā nedara. Atļauj, čaļi ir čaļi, un vienalga, vai tas ir EHL vai NHL. Džeki ir džeki, viņi tā dara, viņiem izšauj korķus. Tāpēc nevajag stāstīt par to, ka profesionāļi tur vēlts, viņi zina, ko dara, viņi tā nekad nedara. Tie ir tūkstošiem video internetā, kur profesionālās līgās saka, tas nekad nevar notikt. Es atceros Ogres ASK, kur džeks ar cirvi, ar nūju skraidu pakaļ un štancē otram pa galvu, un jūs man stāstat par to, ka profesionāļi tā nedara. Tā dara. Un korķis var izšaut jebkuram. Džeki ir džeki, tā notiek. Neko nevar izdarīt. Jautājums ir, kā mēs to situāciju atrisināsim. Kā mēs jau viņu esam atrisinājuši. Tas, jā, tur es pilnībā piekrītu visiem, kas par šo te runāja, ka tā ir līgas vadība pareizi šo situāciju atrisināt, kur arī vairāk cilvēki teica par to, ka tur viss tur ārā, vēl kaut kur, mēs to tā nekad... Man to arī daudz teica. Bet viss jau tu jau viss nevar ārā. Ko es tur tajā spēlē būtu? Vārtos spēlēs man arī tad ārā? Par to ir stāsts. Tur ir vēl 20 džeki tajā komandā, kas ne pie kā nav vainīgi. Un arī stāsts par to, kas saka 3-7 spēles diskvalifikācija. Mīļie cilvēki, lūdzu saprotiet, ko nozīmē 3 spēļu diskvalifikācija. Tas ir Nacionālā hokeja līgā ir 84 spēles, kurās skaitās 20 spēļu. Sots ir principā maksimālais, ko piespriež. 20 spēles NHL pie 84 spēļu regulārās sezonas ir ekvivalents 3
4 spēļu diskvalifikācijai entuziastu hokeja līgā, kurā ir 18 līdz 21 spēles regos. Tā ir matemātika. 4 spēles ir gandrīz 4. daļa no sezonas. Nedaudz pieskaramies tikai. Viss, mēs jau pieskārāmies. Tas, ko es gribēju pateikt, medijiem fuj. Nē, nu viņi... Pirmkārt, vienpusējs raksts. Un otrkārt, kuram pajautā, vai kādā no vadības pajautāja vispār kaut kādu viedokli? Arī nē. Tev tā pirmā doma ir, ka es gribu pirmais ielikt pa šīto. Jā. Un tad uzstājas arī tādu, daudz lielāku trācis nekā viņš... Jā. Kas bijis, un nav tā ne pirmā, ne pēdējā reize amatieru hokejā, kad notiek masu kautiņi. Zini, kā pirms, man liekas, 10-15 gadiem, tagad neko nefilmēju, tur ar visādi brīnumi bija. Vienkārši mēs esam tādā tagad periodā, kad visu reizi uzzina. Tagad kakātiet ir ieslēgkam. Un, ja tā skatās kopējo spēļu skaitu un vispār uz visu, man liekas, tas tik mazs procents, kad sanāk tāda ziepes. Bet protams. Vienkārši ir tas, lai tas neatkārtotos vairāk. Un, kā mēs varam tikt pie tā, lai tas neatkārtotos vairāk? Daudz, kas jau ir izdarīts, manuprāt. Šodien bija preventīva saruna, kur EHL vadība, disciplināra komitejas vadītājs bija uzaicinājis abu divu komandu pārstāvis. Gan šai gadījumā bija gan GMs, gan treneris no Priedainas puses. Ķekavas pusē GMs un treneris ir viena un tā pati persona. Un līdz ar to viņi satikās, parunājās, izrunājās. Un es pat saprotu, ka tur viens otram atvainojās, vai viņi tā domā vai nē. Tas tur citādāk, un tad attiecībā no tā, kā norisinājās šī vakara saruna, mēs arī pieņemsim kaut kādus tālākos lēmumus, jo tur ir jautājums par to, kad vai būs vēl kaut kāda soda komandām kā tādām, vai, teiksim, diskvalifikācijas treneriem turpināsies ilgāk, vai kādreiz mazāk, atkarībā no tā, vai kurš ir sapratis. Jo tāpēc, kad šī nav pirmā reize. Un kaut kādā brīdī tam ir jāliek punkts un ir jāsaprot, kad tu vari darīt visādas draņķības uz laukuma, kas tiek nosaktas ar disciplināru komitejas reglamentu, kurā tu, teiksim, kaut kāds konsekvences savelc par savu darbību, zinot, ka tur, es aiziešu tagad Džekam iedošu galvā, un es atsēdēšu 3 spēles, jā. Šobrīd, pateicoties šai situācijai, ir jauns nolikuma punkts disciplināru komitejā, ko, teiksim, tu nezini, bet tagad arī zinās pārējie. Šobrīd visi DK sodi, kas ir 3 vai vairāk spēles, attieksies uz visām divīzijām, kurās tu spēlē. Jo līdz šim, teiksim, tu dabūsi sodu E6, E5 un E7 tu varēsi spēlēt turpināt. Šobrīd ar vienu 2 spēļu diskvalifikāciju tu varēsi turpināt spēlēt visās komandās, kurās tu esi pieteicis. Ja tev ir 3 vai vairāk, tas nozīmē, ka tu vienkārši šo te spēļu periodu nevienā komandā. Tas ir absolūts jauninājums, pateicoties šai situācijai. Tā kā, nav slikti un bez labuma. Jā, viņš ir ļoti pareizs. Paldies manam draugam Agrim Galniņam, kurš ieteica šo te arī uz to visu to fonu, un arī tas tika uzreiz automātiski disciplināru komitejas sēdē arī tā kā uzreiz pieņemts un akceptēts. Šito es vispār padzirdēju, man jau izstāstīja, ka tur vienam personāžam diezgan škrobīgi izskatās, jo... Jūs... arī, starp citu runājot par Niklausu Romanovski, kurš dabūja 3 spēļu diskvalifikāciju stundu pirms Priedainas un Ķekavas spēles, spēlējot pelēkajos kardinālos, aizbrauc turien un pa 3 epizodēm arī dabūja 3. Un tur arī bija jautājums. Niklauvam ir tāda situācija, kad... sākot no 1 līdz beigām, tajā periodā viņas nesumējās kopā, kas it kā nebūtu loģiski, ka tagad cilvēks vienkārši 2 mēnešus bez hokeja dzīvot. Un pie tam spēlētājs, kurš ir dzīves līderis, kuram izdodas visi sporta veidi, kuriem viņš pieskarās, jo es zinu arī viņa futbola karjeras čomus un, kā izrādās, arī basketbola karjeras čomus, un kur saka, viņš ir tāds spēlētājs, kur viņš pieskarās sporta veidam un viņš ir līderis. Un tas pats arī hokejā, un viņš ir viens no tiem spēlētājiem, kurš pāris sezonas apakaļ gāja pa 4-5 lediem nedēļā, un tāpēc viņš ir tur, kur viņš ir. Un šim spēlētājam man bija arī privāta saruna ar viņu.
kad es arī runāju, ka vecīt, tu esi līderis. Tev ir, es atvainojos, YouTube šito panes, TikToks, nē, tev jābeidz nodarboties ar sūdu. Tev, vecīt, ir jāmet goli. Un tas ir tas, kā tu spīdi laukumā, nevis ar tur provokācijām un kaut kādu figņu. Un es esmu 100% pārliecināts, ka par šo spēlētāju es esmu pilnībā. Var, protams, manu uzticības kredītu sačkarēt, un tas visu reiz, bet es esmu pārliecināts, ka šis spēlētājs no šīs kļūdas mācīsies. Mēs neredzēsim vairs Romanovska disciplināru komitejā. Es esmu diezgan pārliecināts par to. Un tādi ir vēl spēlētāji. Gribēju uzteikt Greenbergu, ja, no Rotām. Pirms daudziem gadiem tas bija čāls, kurš gāja kauties laukumā. Viņš gāja kādam sadot par rīkli. Un viņš dabūja 5 laikam spēļu diskvalifikāciju ar noteikumu, kad pie nākamā kautiņa vēl kaut kā ir vienkārši diskvalifikācija no EHL. Ja, tas pats, kas teiksim, šeit arī vairākiem spēlētājiem, kas saņem tos sodus. Viss. Tas spēlētājs no pilnīgā kaušļa un hokeja bulī pārslēdzās par līderi. Viņš met gols, viņš dod piespēles, viņš nelēn kautiņos. Tas ir pilnībā cits spēlētājs. Un Mārcis pats, es domāju, ka, ja redzēs, skatīsies, piekritīs, viņš redzēja, ka šī disciplināra komitejas lēmums viņu atstādināt uz 4. daļu no sezonas ar pielikumu punktu ir pilnībā mainījis viņa hokejistu karjeru kā amatierim. Tumšo arī, teiksim, būs jautājumi. Bija līdz brīdim, kad viņš nomet cimdus, aizgāja, iedeva taurē čalis provokātors, kurš uzsāk nokrit uz ledus, es būtu aplaudējis, teicis, malacis, super, tā kapteinim jādara. Tas, kas sekoja pēc tam, vairs nē. Ja viņš tajā brīdī būtu piecēlēs, parādījis, aizlidojis uz savu soliņu, vecīt respektīvi izkrūt. Lielam, kas es neatbalstu kaušanos, bet hokejs ir hokejs un ļaujiet zēniem būt zēniem. Tā tas ir. Bet, ja gribas izkauties, ir daudz cits sporta veidu. Jā, ir. Kuri tam, bet arī hokejā tas ir normāli. Tas ir ok, absolūti. Ja tas ir smuks, mums bija pagājuši gadu izgriezt veselu kaudze, laikam netika publicēti ar tiem super džentelmeniskajiem fightiem, kas bija, krūti, 2 džeki, saķerās vēl kaut ko, nomet cimdus. Bam, izmet villu, aiziet projām, pēc tam, nezinu, pēc spēles iedzer ālu, viss, kas ir uz ledus, paliek uz ledus. Tas ir pilnīgi normāli. Tā ir jābūt. Ļaujiet zēniem būt zēniem. Ejam tālāk. Piedodiet, verbālo caurēju. Kā jau parasti, viss kārtībā. Jā, tieši tā. Ieskārāmies bišķiņ. Pieskārāmies bišķiņ, jā. 10 minūtes. Kristian, man ir informācija, tu spēlē 2 komandās. Šogad, jā. Radeks. Pievienojos Ķengeragam un ar savu, jau var teikt, vēsturisko komandu Santeko spēlēju šogad, jā. Un vairāk komandās neesmu. Nav nepietiek laika tam visam, un ir arī vēl citas lietas, kas ir jādara. Jā. Tā kā, 2 komandas, precīzi. Ir kaut kādas tradīcijas, tādas, kas jums ir komandā iekšā? Ja tu esi tikko Ķengeragā pievienojies, tad varbūt tieši pa Santeko precīzāk. Viņam kos dzimšanas dienās ir tradīcijas. Jā, tas ir Aliņš jāatnes. Tas pats, kas man arī Ķengeragam būs nākamreiz jāiznes Aliņš, jo es esmu kā jaunais spēlētājs. Tas ir, ko es varētu pateikt. Santeko, standarti, kā jau pamatieru komanda klasika, un pie visiem svētkiem, vai piedzimst arī pieaugums ģimenē, alus kasta komandā jāiznes. Un palielām nekas tāds super tāds, kad tur būtu pārsteigums par kaut ko. Nē, standarta lietas. Jums tur nav kaut kā Ķengeragā iesvētība komandā, ka jauniem ir jāiziet spogulīts, jānospēr ķipa mašīnas vai vēl kaut kas tāds? Nē, tad vismaz es tik tālu neesmu vēl. Pak Ķengerags, Bet ir tev jāpasauc Soms ir, viņš, es domāju, vairāk zinās. Mēs tiksim arī līdz Somam, jā. Bet, kā jaunajiem man jāatnes būs Aliņš, jā. Bet es zinu, ka ir komandas, kuras tiem spēļu MVP, es nezinu, vai tas tieši uz playoffiem, ka viņiem... Nē, visu laiku. Vikingiem bija cirvis pagājuši. Jā, un mums tagad otriem Vikingiem ir dzeramais raks, kurā ielai alu. Uz ledus MVP, to, kas bildējās, spēles bildēs, to dod treneris. Un ģērbtuves MVP to komandas balvu dod iepriekšējās spēles MVP.
Un tā tas aiziet uz priekšu. Tāda ir speech. Un tā ir speech. Bet tas ir forši iegājies, un komandām, kam ir arī sociālie tīklu konti, to visu parāda. Un arī Piesako vikingiem. Un ļoti interesanti pasīties, pieņemsim arī Ogres, OLB, Ogres ledus brāļiem tur bija, man liekas. Jā, viņiem ir tas tā milzīgā ķēde ar lielu, un arī es pieņemu, ka smešeriem tagad daudziem ir, tur ir cepurs ar ragiem. Skaits jau sociālos savu kosmosu. Jā, tāpēc, ka rāda pareizo piemēru. Jā. Ļoti daudz. Tur Megija tik spēja repostot. Viņiem mēs maksājam par to, ka viņi repostot. Tādām komandām tie sociāli, kur mēs pat nebūtu iedomājuši. Nē, tāpēc kā atkal redz, kur mēs taisam līgu kopā. Un viss ir baigi krūti. Tā mēs tikai popularizējam, un tās pārējās komandas arī redz. Pat Valmieras komandas brauc uz Rīgu. Tas ir... Jā, īrē, Džeki no Alojas. Jā, jūs iepriekšējos TikToks skatījāties par kukaļu. Respekt. Līdzīgi kā arī mēs... Vidzemes vilki. Tīrākā Valmieras komanda. Mēs arī varam... Viens rīdzinieks. Varam pateikt paldies. Laikam tas nav tā publiski bijis. Kāpēc tik daudz komandu ir Tukumā, kas spēlē pie mums? Kāpēc? Dēļ kā? Dēļ Lauras Spalviņas. Jā, dēļ Rota komandas. Dēļ Rota komandas. Jā, viņa tradīcija, bet... Jā, viņi sāka kopā ar Agnes Kārkliņu, tad hokeja komandas semigals bija, kur bija pusi tā kā jūrmalnieki rīdzinieki, pusi tukumnieki. Tad viņi spēlēja pāris sezonas, kur starp citu joprojām sākot ar Gintu un pārējiem džekiem, tie ir tie paši čaļi, kas tur spēlēja pirms 12 sezonām. Un tad uztaisīja rotas, tad pavilkās Mārs Karstais līdzi, uztaisīja pirmos Tukuma brāļus, tad aizgāja otrie rotas vēl viens, tad tālāk Mežbrāļi, tagad Kalnieši. Un tas ir, bet realitātē Tukumā amatieru hokeju atdzīvināja un ievies Lauras Spalviņu. Es šodien atceros, kad bija tās pirmās sezonas, kad spēlēja pret Rotām, kā mums tur sagaidīja ar cepumiņiem. Jā, pīrādziņu un banāns ir, jā, par to visu Laura rūpējās, tu kultūru. Sāki spēlēt, tur tā hale pilna, visi atbalsta. Un, kā es saku, ir prieks spēlēt tādā halē, nevis, ka tu ieej un tu dzirdi, kā kāds ienāk halē padurīt. Jā. Tā skaņa. Bet tāpat vienmēr uzskata, tas lielākais fanu pulks būs, pieņemsim, Rīgā tām apakšējām divīzijām. Jā, protams, bet tas tā ir normāli. Jā, tas tā ir. Vai elitei. Jā. Tas vidiņš, diemžēl nav tik daudz. Tur vienkārši sievas, meitas, draudzenes to hokeju ir jau 10 gados atēdušos tā, ka viņam tačos 11 vakarā negribas sēdēt pie salu. Bet playoffos ir visām komandām. Bet tā visumā es redzu, ka vairāk ir tā fanu kultūra tieši tam. Nē, Tukumā ir īpaši, un Valmierā ir īpaši, un es domāju, ka nākamajā sezonā tur arī būs vairākas komandas no Valmieras. Protams, līdz jumtam. Jo backshot tieši iedeva to otru, to būstu aiz Tukumā, un pavilkās pārējā, bet arī es nepiekrītu arī tas pats 4. 5., 6., 3. divīzijas playoffos daudz bija skatītāji. Ļoti daudz skatītāji playoffos. Varbūt netrāpīs no spēlēm. Piemēram, pagājušajā gadā spēlēja Rūra ar Unimārs. Māraps hall bija pilna. Jā. Tur bija pilns ar cilvēkiem. Okay. Jā, playoffos vispār ir vienmēr. Tas jau kaut kad ir. Tā kā malači nākat, dzerat sildus dzērienus, ņemat bērnus līdzi, lai viņi tusējās un baudam hokeju, jo tur džeki cenšas. Viņi tā kā no sirds un no rajona spēlē. Kā patīkamāk jau tāpat, kā es saku, ir spēlēt, ja iedot to papildu pustiņu. Kā taka? Man izklausās, ka mums būs kādu sestdienu jāizbrauc uz Tukumu, jo varētu uztaisīt par viņiem arī kādu stāstu. Par elites divīzijas Tukuma brāļu komandu pilnīgi noteikti. Un par Tukumu kopumā pilnīgi noteikti. Jā. Laura gan šo sezonu ir pagājusi malā, bet mēs noteikti viņi neatteiks atnākt kā stāst galvenais varonis. Kā tas viss sākās un kā esam izauguši līdz cik Tukumam? 11. 10 komandas. Tagad ir 10, patiesībā tur ir vēl 2. Kā interesanti. 10 Tukuma komandas. Valmieras ir jau 3. Vidzemes vilki, Kukets un Valmiera. Un stand-by režīmā ir vēl 2. Bet mums baigi grūtās sestdienas ir pārklāt ar Tukumu. Līdz ar to
mēs varam kaut kādu limitu, tur 2-3 spēles. Tur arī tā tiesneša problēma ir bišķi lielāka, tas bišķi tālāk ir. Tur ir tikai vietējie džeki, un tad viņi visu laiku maļās vienā sulā, bet nav neatrisinām problēmu. Tādas neeksistē entuziastu hokeja līgā. Šogad mēs, man liekas, nepieminējām rekords skaits ir komandā. Jā. Tik daudz nav bijuši. All time. 138. Plus veterāni. Vajadzēja būt. Ne, 12. Šobrīd ir lapā ievadīts 16, bet vispār viņi ir 20 ar kaut ko. Bet vajadzēja būt 140, man liekas, divas. Pirmkārt mēs atteicām 2 komandām dalību, jo tajā brīdī tā izskatījās citādāk. Un bija kopā, bija 140, ka nevarēs pavilkt un nomainīja šajā sezonā. Atteicāt. Tāpēc, ka nebija kur likt. Bija 21, 21, 8. un 6. divīzijā, un tās abas bija. Un viņas nekotēja, viņas nevarēja uztaisīt ne 5 sastāvu, nevis pāēdināties pa 7, un attiecīgi 7 un 9, un līdz ar to vienkārši viena no tām tuku. Ko es iedomājos? Zini, kas mums būtu arī interesanti paaicināt Aināru Bitenu. Kā viņš veido to savu mafiju? Savu rudens to grafiku. Jo es sāku domāt, kā var uztaisīt to kalendāru visam, lai visi tik... Bet es saprotu, ka tur jau ir bez param paaicināt Aināru. Kā tas kaut kāds arī atgadījums ar menedžeriem, tur jau arī viss kaut ko interesanti var dzirdēt. Jā, starp citu Ainārs. Bet to skeletu, tas būtu baigi interesanti. Kā tas ir, jo... Labskīs, paldies tev. Jā, paldies par ideju. Jūs skatītāji, jūs tikko redzējāt labu piemēru. Mēs skaidīsim jūs komentārus. Jā. Ko jūs gribat dzirdēt, ko vajadzētu dzirdēt? Jā, jo man šķiet, ka visiem būs interesanti. Mums nav time limita lielam. Tu taču vari patīt uz priekšu, tev kaut kāda tēma neinteresē. Jā. Un mēs šo raidījumu arī tā esam priekš jums. Protams, ka uz playoffiem viņš būs citādāks. Tur mēs vairāk pieķersimies hoķim, arī te mēs noteikti no vairāk nākamajos raidījumos pāriesim pāri divīzijām, pastīsimies, kas, kur, ko un kā un kāpēc ir nospēlējis, bet principā mēs gaidīsim jūsu ieteikumus un lūdzu, ja var nerakstiet WhatsAppā, rakstiet viņus komentārus. Jo baigi grūti ir. Man pirmdien būs 46 gadi, man to atmiņa ir kā ir. Nopietni, tas vairs nav smieklīgi. Bet ik brīdņam es rakstu sev darāmo darbu sarakstu. Labi, varbūt ir darba palikuši vairāk uz lapiņas, bet tiešām rakstiet apakšā šeit, kur mums būs nopublicēts viņš. Facebookā un YouTube'ā? Jā, YouTube'ā noteikti. Jā, tā kā rakstam attiecīgi vai zem Facebook postu vai YouTube'ā jautājumus, lai viņi ir gari, lai viņi ir vienalga, kā jūs gribat tā izpaušties. Un neaizmirstat par konkursu, ko es teicu, par kāds dabūs to cepuri, kurš pateiks vārdu uzvārdu. Un es domāju, gan jau kādā epizodē arī būs kāds mums... Būs pieaicināts arī kāds menedžers. Jā, mums ir plāns paņemt menedžers, mums ir plāns paņemt arī hokejistus. Vienkārši random un parunāties par to, kāda vispār ir tā tava dzīve. Jo tāda ir tā Emīla, kā šī podkāsta autora, tā ideja, kad... Off-ice. Ideja, kad... kā tas tā strādā? Kā tas strādā? Tas ir tas jautājums galvenais. Man liekas, ka klausies, mēs kaut kā netīšām nofinišējām. Man šķiet, ka ļoti labi. Jā, man liekas, ka mums visiem trijiem tā likās. Jā, man jau bija. Baigi krūti, man patika. Jā, man arī. Man jau bija žēviņi, tāpēc uznāk. Nē, man pulkstenis jau teica, ka man pirms 59 minūtēm bija jau jābūt gultām. Man vēl slaidiņš jānoskatās. Es tā nevaru, tie rituāli. Slaidiņai gulēt? Jā, es nostos slaidiņu un tad es eju čučēt un ceļos un daru lietas. Dāmas un kungi. Man šķiet, ka šī bija ļoti laba iesildīšanās arī mūsu sezonai. Jā. Paldies, ka skatījāties, jūs šeit nonācāt. Jums patīk paklausīties, kā mums te runājās. Jā, ļauži. Jā. Spotify būs? Es domāju, ka jā. Jā? Jo man baigi tad patīk mašīnā klausīties. Jo, mašīnā ritīgi. Absolūti. Kaut kur brauc. Tāli jābrauc, ir ļoti patīk. Un ja mums būs kaut kāda arī vizuālie, tad mēs pateiksim, dārgie klausītāji, kas tikai mūsu audio klausās, mēs šobrīd rādam šo. Tas ir, bet klausies par Spotify krūti, jo es, piemēram, braukšu uz Madonu, es labprāt noklausītos viņu. Kā tur tik tiekšana? Tur rekur, mums taču ir mazgars ar Emīlu, viņi atrisina šīs problēmas. Tāpēc kā ar IT
ir Nauris ar Valdi, kur mums nav jāiesprings par lietām, kuras mēs... Tas vienkārši notiek šitā. Atceries, ka nevarēja saprast, ka mēs tumšāks. Jā. Starp citu, tas ir vēl viens... Es arī monitoru gaišāks, jūs nesaprotat, pa ko iet runa, bet EHL lapa palika ar vien tumšāk un tumšāk. Starp citu, tas arī ir kolosāls Džeks Nauris, ja, kas ir pilnīgā EHL viens no milzu komandas, ja, kurš viņš obligāti ir jāuzaicina uz podcastu. Un pievērst uzmanību, ja. Es domāju, jūs sapratāt. Bet es toreiz domāju, kas notiek. Zinu, tu jau tikko monitoru nopirci. Tur zigā atstājam šito, lai Nārs izstāst. Klausies tā, EHL apaliek ar vien tūpšāk un tūpšāk, kas pa lieta. Un atstājam intrigai vai pasakam? Intrigai. Yeah? Asais. Jā, man jāsaka. Labi, pateiksim, kāpēc viņi palika tumšāk. Lai Nārs pats pateiks tajā epizodē, mēs atcerēsim. Tad laikam Zants Puriņam bija. Jā, pagaidi, tu jau pats viss kāds atklāji. Labi, dāmas un kungi, čau, šī bija pirmā epizode. Mēs jūs gaidīsim vai nu vienreiz mēnesī, vai divreiz mēnesī uz nākamajiem Off Ice podkastiem. Es biju Haralds, viņš Emīls un viņš Kristians. Paldies! Paldies! Atā! Entuziastu Off Ice podkāsts.